Latvijas sieviešu basketbola līgas finālsērija ir klāt. Rīgas TTT pašreizējās Latvijas čempionas tiekas ar sporta klubu Cēsīm. Ar Austrālijas izlases saspēles vadītāju, kurš šobrīd arī atklāja spēles rezultātu. Vairs tikai 10 sekundes palikušas. Kulīte veido aizsagu, Eibele dodas garām gājienā, atspēlē Kulītei, lieliski izspēlēta sadarbība. Gata Krēsliņa apstājās, piespēlē Meļņikai un Meļņika groza stūmā. Pēc pagrieziena caur gājienā tiek līdz 2 punktiem. Spēlē. Saspēlēs ar partnerēm Anna Deforža. Pēc pagrieziena tiek pie mētiena un šī 35 gadus vecā spēlētāja pirmo reizi mačā izvirza vadībā TTT komandu, bet lieliski pārēja uzbrukumā kārtējo reizi un šoreiz Vītola ir tā, kas noslēdz uzbrukumu. Abām komandām sasniegt piezīmi normu, jāmēģina nospēlēt bez piezīmes aizsardzībā. Cēs komandai tiek izvēlēt taktiku mainīties pie visiem blokiem, bet tās nelīdz. Jo Anna Eibele noslēdz pirmo ceturdaļu ar precīzu tālmetienu un pēc 10 spēlētām minūtēm līdz ar to 6 punktu pārsvars Rīgas TTT komandai 21-15. Baltijās formās tērptā komanda uzbrukumā. Lieliski saspēle perimetrā un no stūra šo saspēle ar precīzu tālmetienu noslēdz Gata Krēsliņa, panākot 10 punktu pārsvaru 27-17. Un varbūt, teiksim tā, nāvējoši un letāli pretinieku komandām. Pirmos punktus beidzot gūst arī Latvijas izlases kapteine Ieva Krastiņa. Precīzs metiens no tālās distances. TTT uzbrukumā Anna Eibele piespēlē. Lieliski saspēle Eibelei, Kulītei un Meļņikai. Gūt punktus. Tātad 5 rezultīvas piespēles Vīlai. Skaidrs, ka Austrālijas izlases saspēles vadītājs loma komandā noteikti arī būs. Saspēles veidošana un komandas biedreņu apgādāšana ar labām piespēlēm. Šeit kārtējā labā piespēle Vīlai un Silaraja. Silaraja sāsina, pati dodas garām gājienā un gūst 2 punktus. Nogroza apakšas, lielisks garām gājiens Kristīnai Silarajai. Šeit atkārtojumā varat tātad 4. ceturdaļā vien vairāk kļūdas nekā visā pirmajā puslaikā. Šeit neizdodas Jākopsonē ar pirmo trāpīt no groza apakšas, bet bumba paliek Cēs komandas rīcībā. Lūk, šeit garām mētiens, bet lieliski cīņā par atlāku šo bumbu iesaistās pati Jākopsone. Gata Krēsliņa ar bumbu. Atkal uzbrukums tuvojas beigām un 3 neprecīzi uzbrukumi pēc kārtas. Lieliski piespēle un šeit Niedola ir pirmā uzbrukumā. Vēlreiz precīzi piespēle un vēlreiz 2 punkti no apakšas. Tiešām izcili pārēju uzbrukumā Cēsis demonstrē šīs dienas mačā. TTT noturētas uz 0. Viņas joprojām nav guvušas punktus pēdējā ceturdaļā. Brumermana atgriežas laukumā un pirmo reizi izvirza vadībā Cēsis 54-53. 10-0 izrāviens pēdējās ceturdaļas pirmajās 4 minūtēs. Bet pareizi spēlētājiem uz soliņa jāmēģina tomēr vairāk radīt pozitīvo enerģiju. Lielisks gājiens uz grozu Gatai Krēsliņai, 2 punkti ar sodu. Vīla neizšķirās par tālo metienu, viņai šodien nav gājis ar tālajiem metieniem. Brumermana groza apakšā, piespēlē Vīlai. Un Vīla no pustālās distances. Jādodas uzbrukumā pāri laukumam, 20 sekundes. Cēsis var spēlēt līdz beigām. Nepilna sekunda vairāk paliek, tur tiešām hauss laukumā, daudz cīņas. 8 sekundes, Vīla iespēja izraut uzvaru. Neprecīza piespēle. Vīlas izpildījumā groza apakšā Niedolai un minūtes pārtraukums. 3,8 sekundes līdz maču beigām. TTT bumba. Skatīsimies, ko būs izdomājuši TTT meitenes aizsardzībā. Uz visiem blokiem meitenes mainās. Bumba spēlē Niedolai un Jākopsons tālmetiens.
Nav precīzi, līdz ar to pēc pirmās finālsērijas cīņas vadībā izvirzījusies TTT komanda. 60-56 TTT izcīna uzvaru.